Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Priecājamies ar jums būt kopā atkal nedēļas noslēgumā. Tā ir Dieva žēlastība, kā esam aizvadījuši nedēļu un varam kopā padomāt par kādu jautājumu. Un šodien savā veidā tas būs turpinājums jau mūsu iepriekšējai diskusijai, aktuālai diskusijai. Un šodien mēs runāsim, vai visi ceļi ved pie Dieva. Sveicinu studijā Luteriskā mantojuma fonda vadītāju, luterāņu mācītāju Juri Uļģi un teoloģijas maģistru Rīgas reformātu draudzes mācītāju Alvi Sauku. Labdien! Vai visi ceļi ved pie Dieva? Šodien ar vien populārāk skan un ar vien tas tā, kā teikt, pieņemamāk un mūs pat aicina uz to domāt, ka visi ceļi ved pie Dieva. Juri, ko tu saki, ko tu domā? Tu arī izjūti šodien tādu tendenci, ka tas ir arvien biežāk par to runā. Tas arī ir labi. Ja mēs tā padomājam par to tendenci, teiksim, kas ir mūsdienās, viņa jau, manuprāt, ir ļoti cieši saistīta ar to, kas vispār pasaulē ir noticis kaut kādos pēdējos, 100-200 gados. Proti, kad mēs arvien vairāk dzīvojam, kā mēdz sacīt, globālā ciematā, vai ne? Līdz ar to, agrāk, varbūt 200 gadu atpakaļ cilvēki jau nezināja, ka ir tādi hinduisti, piemēram, vai sikhisti kaut kādi tur, ja? Vai džainisti, piemēram, ja? Tagad mēs to apmēram zinām, vismaz esam kaut ko dzirdējuši, vai ne? Un līdz ar to, mēs dzīvojam tādā mazākā ciematā, un līdz ar to, rodās šis loģiskais jautājums, manuprāt, kas ir tāds labs jautājums, ļoti svarīgs jautājums, vai visi ceļi ved pie Dieva, un tad ir vērts par to šodien turpināt pārdomāt. Piemēram, man tā dienāca prātā tā doma, kāpēc cilvēki, jautā šādu jautājumu vispār? Viena atbilde jau varbūt atbildēja, proti, kad mēs dzīvojam globālā ciematā un agri vai vēlu šie cilvēki mums ir blakus un rodās šis jautājums. Bet ir arī viens cits, manuprāt, ko es esmu novērojis tā dažkārt pie cilvēkiem, ir, kad viņi šo jautājumu jautā un atbild pozitīvi, paši neko nesajēgdami. Tas man liekas tas kuriozais, ka, piemēram, vai visi ceļi ved pie Dieva? Jā, visi ceļi ved pie Dieva. Kā tu to zini? Ja tu tā uzstādi uzreiz tādu pretjautājumu, kā tu zini? Man tā liekas, ka tā ir. Tā jābūt ir. Tas galvenais arguments, vai ne? Bet, zini, es tagad teikšu, visi ceļi patiešām ved pie Dieva. Jā, kādā nozīmē? Tu esi gudrs. Pareizi, pie kāda Dieva? Hinduistu ved pie hinduismu Dievu. Islamu ved pie islamu Dievu. Kristieti ved pie kristiešu Dievu. Un tad faktiski visi savā veidā iet pie tā sava Dieva izdomātā, piedošana. Vai tad sociālismā negāja uz Dievu, kas saucās komunisms? Jā, bet, protams, šis jautājums viņš vairāk jau ietver to domu, kad tomēr ir tas viens Dievs un vai visi ceļi neved pie tā viena Dieva, vai ne? Un atgriežoties pie tā, ko es sacīju, kad, manuprāt, bieži vien, to es savā laikā, kad es vēl lasīju lekcijas studentiem akadēmijā, Lutera akadēmijā, tur tādi jauni pedagogi nāca, pedagoģis, un viņiem arī uzreiz, kad es paprasīju šādu jautājumu, viņiem bija uzreiz skaidra atbilde. Jā, visi ceļi ved pie Dieva. Es saku, kā jūs to zināt? Ko jūs zināt, piemēram, par hinduismu pastāstiet, par budismu, par islamu? Ko jūs zināt, ka jūs varat tā apgalvot? Tas ir visu laiku, uz ko es vēlu, ka tas, kad mums nevajadzētu ļauties kaut kādiem šabloniem un stereotipiem. Ja, kad, es dzirdēju, es kaut kur izlasīju, ka visi ceļi vedot pie Dieva. Pagaidiet, beidziet, nevajag tā, ja. Papagaļoties pakaļ citiem, vai ne? Protams, es pilnībā piekrītu, un es domāju, ka vēl ko cilvēki nesaprot, vai negrib saprast, negrib šodien iedziļināties, jo tā it kā patīkam ir, ka, ja mēs paskatāmies, piemēram, pie kā Dievu vai kā realitāte apraksta
kas ir realitāte hinduismā. Tad hinduisms, vedantiskais hinduisms, uz ko arī joga pamatojas, un kuras, starp citu, arī ir kastas, ka izrādās, ka kādi cilvēki tādi, kuri nepieskaitāmie, kāpēc mēs to negribam šeit rietumos pieņemt, bet ir cilvēki, kas ir nepieskaitāmie, dalīti, ja, kurus var sist, kuriem darbu nevar dot, kuriem pieskarties nevar. Pirms es eju tālāk, es atceros, kā dzejnieks Jānis Rokpelns man stāstīja, vismaz kā es atceros, ja gadienā es kļūdos, ka viņš arī bija ļoti tāds aizrauts ar austrumu reliģijām, un viņš kā dzejnieks delegācijā bijis ir Indijā, un redzēja, kā gāja procesija, laulības, viss priecīgs, kā muzika un met naudu. Un viens puisēns, tā nauda nokrita un aizlipoja malā. Viens puisēns pieliecās un gāja dot to naudu tai procesijai vai tiem, kas tur atbild. Viņi sāka sista kājām. Jūs iedomājieties puisēns, mazs, cik tur 9, 10 gadi, 11, tieviņš, nēdis. Viņu vienkārši lieli veči klapē ar kājām. Izrādās, ka viņš bija dalīts. Un tā nauda pieskārās, viņi baidījās sasmērēties un baidījās dabūt lāstu. Un, protams, mēs jau rietumē Eiropieši nezinām, mēs negribam to dzirdēt. Bet apmēram 6-7 gadus atpakaļ, pat 10 jau, kad liela daļa hindu cilvēku pārgāja kristietībā un budismā, kā viņiem uzbruka hinduistu miermīlīgie, kā viņus sita, lauza rokas, kā tagad uzbruk kristiešiem budistu zemēs, hindu zemēs, Indijā. Ja, mēs to vienkārši negribam dzirdēt. Un kastu sistēmu, tas vienkārši ir šausmīgi. Un es kādreiz, kad es tiekos ar cilvēkiem, kas ir hindu vai jogas mīļotāji vai budisti, es kādreiz es skatos uz viņiem un domāju, vai nu viņi ir labticīgi, vai nu ir ļauni. Ja viņi ir labticīgi, tad viņi nav sapratuši, ko māc. Ja viņi ir ļauni, tad viņi saka, ka visi cilvēki, mēs tagad vācam naudu un ir tāda website un visu, kur aicina palīdzēt nabagiem, kas nonākuši slimībā, vai ne? Bērniņiem maziem vācam naudu, sabiedrība atsaucās. Tad viņiem nedrīkstētu palīdzēt, jo pēc hindu, pēc budistu mācības viņi paši ir vainīgi. Un mēs viņiem darām plāču pakalpojumu, jeb Indijā nesaprastu. Hindu un budistu zemēs nesaprastu, jo viņiem lāču pakalpojums. Tie bērni paši vainīgi iepriekšējās dzīvēs, ka viņi tagad piedzimuši tādu, labi, ka vēl nav piedzimuši pa suņiem vai pa kaut ko sliktāku, viņiem nedrīkst vākt. Un šie cilvēki nesaprot, kas tas vispār ir, pa ko ir runa. Viņi nesaprot, ka hindu un budistu uzskata, ka mēs nemaz neeksistējam. Buda teica, ka realitāte ir nekas. Un tas, ka mēs eksistējam, ir ilūzija. Ja kā vienā no Tibetas teicieniem bija, iedomājies, ka satiekās ģimene, satiekās tev bērni, radi, kā cilvēki satiekās, mīl satikties kopā, labi pavadīt laiku, un tad ir teiciens meditē par to, ka tā ir ilūzija, ka tā nav patiesība. Labi, bet tu pat dzirdēji ļoti pamatot, faktiski faktu, ko Juris sacīja. Cilvēki ir šajā uzskatā, ka visi ceļi ved pie Dieva. Tad kas, tavuprāt, ir tas apmāns, jeb kas nostrādā, ka cilvēks ir gatavs pateikt tādus vārdus, visi ceļi ved pie Dieva? Es atļaušos sakal, bet viena lieta, ko esmu pamanījis, un ka šie skolotāji, kas brauc no austrumiem iekšā, vispirms mums jāatcerās, ka agrāk nebija tāds budisms, hinduisms, kāpēc? Kad atbrauc kristieši un viņus nokvalificēja. Viņiem pašiem nebija tāda kvalifikācijas. Ja? Kristieši nokvalificēja. Tas ir tā, tie ir tādi. Viņi, kad brauc uz šejienu, viņi zina, ko vajag runāt. Ja? Piemēram, 16. gadā, es meloju, tas bija 12. gads vai 14. gads, Anglijā izdarīja pētījumu. Islāma ticīgiem, cik cilvēki ir radikāli tie, kas tic hadītiem, tie, kas tic, ka Korāns ir Dievu vārds, Allahu vārds, un tie, kam seko. 12. gadā bija 40% radikāļi. Ja? Un ir daļa, kaut kādi 30%, 30-40% ir tādi, kas ir vispār, tā kā viņi nāk, viņi tradīcijās piedara. Viņi netic tam, viņi tā kā dzīvo, viņi neatsakās, jā, tas ir labi. Un 10-15% ir apmēram tie izglītojušie cilvēki vai citi cilvēki, kas brauc uz rietumiem, mēs viņus sauc par liberāļiem vai neticīgiem patiesībā. Viņi tā kā neatsakās, viņi mums māca, ka islāms ir miermīlīgi. Protams, arī māca citi mums, ka islāms ir miermīlīga reliģija. Jā, bet te ir viens cits jautājums.
ja es paskatos uz citām reliģijām, tur nemaz tik vienkārši viņas nepiekrīt šim apgalvojumam, ka visi ceļi ved. Tur jau nākošais solis, ja pasaki musulmanim, ka hinduisms ved pie Dieva, viņš tev pateiks, ko viņš domā par to. Jā, es te burtiski vēl nesen izlasīju, teiksim, Mahatma Gandijs, Indijas neatkarības tēvs. Viņš, teiksim, hinduisms, cik es saprotu, tas ir tāds, to varētu salīdzināt ar tādu lielu lietu sargu, zem kura tur var atrast ļoti dažādas tos novirziens, tos reliģiskos novirziens. Un hinduisms tajā ziņā ir ļoti atvērts, un viņš tur varētu arī zem tā lietas var palikt arī mierīgi Jēzu Kristu, teiksim, jā. Jā, bet tikai zem saviem noteikumiem. Protams, jā, tas ir cits stāsts, un šis Indijas neatkarības tēvs, viņš jau bija tāds ļoti tolerants, viņš bija tas, kurš praktizēja reāli, viņš praktizēja nevardarbību, jā, līdz galam. Kurienes viņš iemācījās? Tas nāk no Upanishad literatūras un tā tālāk. Bet es gribēju pabeigt to domu, pēc tam jūs varētu pateikt to, jā. Bet es pabeigšu to domu, un viņš arī teica, es mīlu visas reliģijas. Jā. Es mīlu hinduistus, es mīlu musulmaņus, es mīlu kristiešus, es mīlu visus. Jā. Teiksim tā, bet principā, jā, es domāju, ka pārsvarā jau tāds musulmaņu, teiksim, cilvēks, ja viņš ir tāds nopietns savas reliģijas sekotājs, diez vai viņš ticēs tam, ka viss ceļ. Bet Juri, viņš teica, ka es mīlu visus cilvēkus. Es jau arī mīlu visus cilvēkus. Mīlēt cilvēks nenozīmē uzskatīt, ka viņu reliģija patiesa. Ja es zinu, ka šis kuģis ar vārdu Titaniks ies bojā, mans uzdevums ir stāstīt cilvēkiem lecam laivā. Un jūs teiksiet, tu trakses. Ja vispār nekāp uz tā. Nekāp uz kuģi, jā. Jā, tas ir viens. Otrs, no kurienes viņš ņēma, tas šodien patiesībā ir skaidri zināms. Viņa varonis bija Tolstojs, un Tolstoja varonis bija Kristus. Tā nepretošanās. Viņš teica, es mīlu Kristu un nemīlu kristiešus. Mahatma Gandijs teica, tā ir tā ideja. Protams, tur par Mahatma Gandiju vēl ir interesanti, kā viņš sev pārbaudīja, ka viņam vienmēr 2 plikas meitenes blakus gulēja un tam līdzīgi, bet mēs neiesim tādā, tas nav svarīgi. Es domāju, ka mums kā kristiešiem tomēr ir jāpaskatās, ko teica Jēzus. Es domāju, tā lielākā šodienas problēma ir ka mēs sakām, bet ko tad teica Jēzus? Redziet, jo ideja tāda, ja Jēzus nav Dieva dēls, ja viņš nav reāla persona, kas nāca, ja viņš nav no Jūdas dzimtas, ja viņš nav Dāvida dēls, ja viņš nenomir pie krusta, ja viņš augšā neuzcēlās. Kā apostols Pāvils saka, ko tad mums darīt? Ēdiet un dzeriet, jo rīt jūs gaida nāve. Es tā to saprotu, tā Bībele māca. Jo Kristus jau skaidri saka, esmu vienīgais ceļš pie Dieva. Viņš jau nesaka, esmu ceļš. Viņš saka, grieķiski ir ar noteiktu artikulu. Latviski, diemžēl, nevar redzēt, vajadzētu tādās lielo burtu celt. Nav cita ceļa, es esmu vienīgais ceļš. Un šeit mums jāsaka, ko teica Jēzus, ja viņš nav, vajag aizmirst. Un godīgi sakot, ja nebūtu tik daudz dokumentu, tik daudz gars nerunāt ar mani, ja es neredzētu aizvien lielāku un lielāku pierādījumu Bībelē, ja es neredzētu dokumentus, vēsturiskos dokumentus, starp citu, Eds Sanders no Duke universitātes, viens no pagājušā gadsimta beigu, burtiski lielākajiem jaunās derības vēsturniekiem, speciālistiem, viņš teica sekoši, viņš teica principā, mainstream vēsturnieki vispār neapšauba Jēzus eksistenci, neapšauba, kur viņš dzīva, neapšauba, kādi bija vecāki, neapšauba to, ka viņam bija mācekļi, neapšauba to, ka viņš darīja brīnums, neapšaubu to, ja zina to, ka viņam bija problēma ar jūdu reliģisko elitu, un zina to, ka viņi piesita krustā Poncija Pilāta laikā. Un tālāk viņš saka sekojuši. Viņš saka ļoti interesanti un ļoti pareizi. Viņš saka, un mēs arī zinām, ka viņa mācekļi teica, ka viņi viņu satika, un tad sākās plaša sprādzienu veidu kustība. Tā pavisam vienkārši, ko jūs teiktu šiem cilvēkiem, kuri tomēr turās pie šīs maldinošās atziņas, visi ceļi ved pie Dieva? Es mēģinātu, es domāju, ka tur jau daudz ko varētu runāt. Piemēram, es tā iedomājos, ka tas pirmais, uz ko es vērstu uzmanību, ko jau tu drusciņi aizskāri, ir
uz Jēzus Kristus personu, teiksim, ko viņš pats, teiksim, par sevi ir teicis, ja, un kāpēc viņš beigās tika piesists krustā, jo beigās tās viņa pretenzijas, tas, uz ko viņš pretendēja, viņš principā pretendēja uz pasaules valdnieku lomu. Viņš ir nācis sludināt evaņģēliju visiem nabagiem, viņš ir ķēniņš, viņš ir valdnieks, un viņš ir nācis glābt visu pasauli. Es runāšu vēl tādos globālākos terminos, viņš ir nācis atjaunot radību. Un to jau mēs redzam, ka tās savas darbības laikā viņš, teiksim, ko tik vien viņš nedara, atjaunojot radību, viņš dziedina slimos, viņš izdzen dēmonus, viņš arī kontrolē stihijas dabā, ja? Notiek jau kaut kāda radības sakārtošana, atjaunošana, ja? Un tā ir tā viņa pretenzija. Un nekas vairāk, jo nemaz nevar būt par pasaules valdnieku, vai ne? Un ne jau vēlt viņa beigās arī piesit krustā Romai. Mēs taču esam varenākie, es esmu imperators, mēs esam varenākie. Jūdiem tas atkal likās, kā var viens tur, kas tur Nāceretē, tur audzis, mūsu kaimiņu puika kaut ko tādu, vēl tādas muļķības. Bet brīnums dara. Jā, bet tad tur vēlns vainīgs un tā tālāk, ja. Ja? Un es domāju, ka tas ir tas fundaments, uz ko mums arī ir jābalstās, ka principā, ja tā ir tā Jēzus pretenzija, tad jau mums atliek tikai 2 varianti. Vai nu pieņemt šo pretenziju un teikt, ka viņš ir vienīgais ceļš, viņš ir vienīgais pasaules valdnieks, vai nu uzskatīt viņu vispār par prātā jukušu kaut kādu vietējo duraku, ja, kur vispār nav vērts ņemt. Viņu par prātā jukušu, turam labi, ierindosim. Labs pravietis, pravietis. Bet es tur neredzu loģiku tad, jo tad tie viņa vārdi, kas ir evaņģēlijos, piemēram, tur viņi nedod tādu vidusceļu. Vai nu viņš ir pasaules valdnieks, vai viņš ir melis un krāpnieks. Nevis tur kaut ko pa vidu, tur garīgais skolotājs vai morāls skolotājs. Vai? Tāds variants nevar būt, kā pēc laika nāk no Dieva papildinājums, tāds bišķiņ korekcijas. Nevar būt tas, ka ja es teicu pēdējā laiku, un es nākšu vēlreiz, ka tur vēl nav kam nākt vairāk. Bet ik pēc laikam parādās atkal. Tas jau mums ir teikts, vai tā Bībelē mums neteiks, ka parādīsies? Mums jau brīdināja. Pareizi, islams, jā. Islamā tad mēs zinām, kurā tur 18. un 19. gadsimtā bahaisms tāds novirziens, vai ne? Arī jauna atklāsme, jauns kaut kāds periods. Blakus mormoņi būvējās augšā. Jā, tiem tur arī jauna atklāsme. Ja jauna atklāsme, ka Jans Smits tur vesels cirks ar viņu viņš sēdējis cietumā par to, ka mānījis cilvēks Ņujorkas cietumā, vēl ir arhīvos ziņas, ka viņš bija tā saucamais angliski glaslooker. Tas ir cilvēki meklējuši bagātības viņa laikā, kad daudz cilvēku kuģi it kā esot daudz grimuši, un tad meklējas un zemē kaut kur te bijis jūra, tad viņš ielicis cepurē palielināmo stiklu vai no stiklu gabalu un teicis, ka viņš var tādā veidā atrast. Ja? Un var sakot, un interesanti, kā mormoņi dara sekojoši, viņi cenšas visas vecās mormoņu izdotās grāmatas, mormoņu grāmatas iznīcināt, jo tur ir tāds cirks sarakstīts, ka viņš ir... Jā, nāk nepārtraukti un papildināt. Jā, bet es teiktu sekojoši. Es teiktu, ka bez kristīgā pasaules skatījuma, kas ir balstīts Bībelē, kas ir balstīts Kristu, bet Kristus, jūs nespējat zināt neko. Un kad es runāju cilvēkiem, viņi šokā, viņi skatās uz mani, un es viņiem skaidroju. Es saku, paskatīsimies sekojoši. Vispirms, lai jūs zinātu kaut ko, jums jāzina viss. Lai jūs zinātu loģiski, kas ir, ja? Ja cilvēks saka, viss ir uz labu. Kā tu zini, ka viss uz labu? Ja? Tu nezini, kas rīt būs. Rīt tu nomiris, kur viss uz labu. Lai tu zinātu visu, lai tu zinātu kaut ko jēdzīgi, tev jāzina viss. Un Kristus ir Dievu mums atklājis vispilnīgāk. Kristus mums Dievu parādīs. Kristus mums ir atklājis. Tātad viņa atklās mums vispilnīgākā. Mēs nezinām visu, tad pat laikā tas, ko mums ir parādījis, mēs saprotam tos sakarības, mēs varam zināt, ka tas ir sakarīgs. Otrkārt, Stevens Weinbergs, runāšu par materiālismu ateismu. Viņš ir teicis rakstā dzīve bez Dievu.
es apmēram savā valodā, tas citāts man viņš tā kā apakšā es nelocīšos, lai nebūtu jums nesmuku, kamēr es sameklēju. Viņš Rīgas laikā tiek nocīts, bet viņš labs citāts, un es izmantošu tikai pret, kā saka, tos, kas ienīst. Stevens Weinbergs ienīst kristietību. Viņš tavā rakstā beigās saka, jā, bet zinātniskais patiesībā, empiriciskais, ateistiskais materiāls pasaules skatījums ir ļoti salds. Dabā mēs neredzam neko tādu, ko sauc par morāles likumiem. Mēs redzam dabā morāls likumu, mēs neredzam viens. Dabā mēs neredzam neko tādu, ko sauc par dzīves jēgu, divi. Dabā mēs neredzam neko tādu, ko sauc par mīlestību. Un es gribētu jiem teikt trešais. Zinātniskais pasaules uzskatījums nevar pastāvēt. Jo dabā jūs neredzat nākotni. Bet indukcija, jeb induktīvā domāšana, likumsakarības, zinātne bez tā nav iespējama. Vai jūs redzat vispārinājums dabā? Vai jūs redzat dabā klases? Vai jūs redzat dabā visu, ko valoda nav iespējama? Ja visi patiesība tikai tas, ko mēs redzam. Ja? Tātad no materiāliskā pasaules uzskatījuma principā tas nozīmē, ka cilvēks pieturās pie savu. Bet cilvēki tā kā visi radīti pēc Dieva tēla un līdzības, viņi saka, ka viņi netic Dievam, bet patiesībā kāpj otrā stāvā, kur ir kristietība un izmanto visu to. Kāpēc hinduisms un budisms? Jūs nevarat zināt. Viņi saka, ka šī ir visi ilūzija. Vedantiskajā hinduismā un budismā šī pasaule ir ilūzija. Es neeksistēju, tu neeksistēji, morāli nav iespējami, ja? Un tam līdzīgi. Un materiāliskā pasaules skatījuma vēl ir interesanti. Un parasti jau palīdz, es sevišķi manam vienam draugam arī, es jums citēju, man patīk dzēja. Tumsa un migla, pasaule sēdz, mūžīgas rūpes dzīvē tik redz. Veltīgi strādāt, veltīgs ir darbs, galā tak zemē. Grauž tevi tārps. Ja? Viss. Nu jā, protams. Jā, un vienīgais kristietība. Ja? Tāds skatījums tik pēdiņās plašs. Tad, protams, tāds sagrauj. Es gribētu vienu niansi izcelt. Teiksim, piemēram, tas pats apgalvojums, ka visi ceļi ved pie viena Dieva. Man jau gan brīžiem liekas, ka cilvēki, ne jau visi, bet kaut kāda kategorija cilvēku saka to apmēram šādi. Ar tādu niansīti. Es gribētu, lai visi ceļi vestu pie Dieva. Proti, ar to es domāju, ka, teiksim, mēs gribam mieru pasaulē. Un nav jau noslēpums, ka tīri vēsturiski, teiksim, reliģiskie konflikti, teiksim, izraisa nemieru. Jā, un asins līst. Un šeit kristiešiem būtu jānokaunās par visu to, kas vispār ir noticis Eiropā, teiksim, daudz gadsimtu garumā, jā, ka ticības vārdā ir asins izlietas, drausmīgi, vai ne? Un no tāda viedokļa raugoties, es varu saprast šo kategoriju cilvēku, kas tā mēģinātu sacīt, jā, es gribētu, lai visi ceļi vestu pie Dieva, jo tad būtu miers, tad mēs vairs nekarotu savā starpā. Līdzīgi. Un vienkārši es aicinu, varbūt ir vērts mums par to bišķi tā padiskutēt, kā teiksim, šādam cilvēkam atbildēt. Dawkins līdzīgi domāja, viņš savādāk līdzīgi domāja, Dawkins saka, cik labi, ja nebūtu Dievu. Ja nebūtu reliģija. Tad nebūtu arī kā. Jā, esmu priecīgs, es dzīvoju Padomu Savienības. Es teiktu, Dawkins mūs grieza dzīvus, mūs dedzināja, mūs ved uz Sibīriju. Un kad Mārtiņš Luters Kings, kad viņš gāja pie dienvidu, es taisnība, mums ir jākaunās tad, kad mēs neesam rīkojušies atbilstoši Kristus mācībai. Un to, ko Mārtiņš Luters Kings teica, kad viņš teica, brāļi, mums vajag vairāk kristietību, mums jāuzvedās kā kristiešiem. Jo šodien saka radikāļi, fundamentālisti spridzina, fundamentālisti. Mums jājautā, kāds izskatās kristietis fundamentālists, radikāls? Ko nozīmē radikāls? Tas nozīmē saknes. Ko nozīmē fundamentāls? Tas nozīmē pamats. Tas nozīmē, ka cilvēks veido savu dzīvi kā lasa grāmatu, Bībeli kristietis un cenšas sekot Kristus piemēram. Un kristietis nekarotu. Es pieļauju, ka varbūt tas sev aizstāvētu, neapšaubām. Bet tas, kas daudz darīts, mēs teikt, nē. Tu nerīkojies kā kristietis. Bet toties citās reliģijās vai citos uzskatos, mēs teikt, nē, tu neizrīkojies pretrunā savam pasaules skatījumam. Bet darvinisti, ko tad darvinisti saka? Izdzīvo stiprākais. Pēters Singers, slavenais sociologs, un viņš ētikas profesors Princetonā. Viņš vispār saka, ka mēs esam kā dzīvnieki,
un ka bērns, ka aborts ir normāla lieta, ja mēs jau tagad zinām, ja mēs zinām, ka viņš būs slims, vajag abortēt, un patiesībā viņš saka, līdz 3 gadiem vajag skatīties, vai tā personība būs laba vai ne. Ja ne, tad mēs līdz 3 gadiem viņu var nogalināt. Tā ir Pīters Singera vārdi. Rīgas laikās, sen arī viņš ir nopublicēts. Es viņu lasīju, teiksim, viņa citātus, ja? Vai, piemēram, darvinisti. Bet saprot, kas ir svarīgi? Te ir svarīgi, kur tas ceļš aizved. Ja tu uzkāp uz to ceļu, vai teiksim, darvinistu sociologi saka, viens saka, izvarošana normāla lieta. Kā? Gēnus taču vajag palielināt. Jā, es saprotu. Mēs tagad aizgājām ļoti plaši, bet atnāksim atpakaļ uz to šauro ceļu, kas ved pie Dieva. Šaurs ir tas ceļš, bet te ir viens jautājums, tad ļoti aktuāls kontekstā ar to, ko jūs nu pat ap divi runājat. Kā tad kristietis ir uz mieru lūgties kopā, nākt kopā ar citas reliģijas pārstāvjiem? Pat līdz tādam, ka labi, mēs kultūras namā sanākam kopā, lai pārunātu miera dēļ, dzīvosim družnam. Nav latviski, tas ir draudzīgi. Kaķis. Dzīvosim draudzīgi. Par to es nerunāju. Tas ir vajadzīgs. Turiet mieru, cik tas iespējams ar visiem. Pareizi. Jaunām. Bet tagad, kad mēs nonākam pie pazemošanos Dieva priekšā, jeb goda atdošana Dieva priekšā, un, kad mēs nonākam pie jautājuma jau kā labi, redz, kur svešai reliģijai mēs atļaujam ienākt iekšā mūsu telpās, kuras ir svētītas un nošķirtas tam kungam, un tur tagad ienāk iekšā pavisam cits reliģijas pārstāvi, un notur, protams, miermīlīgu lūkšanu savam Dievam. Tad pasakiet man lūdzu, kas tas ir? Vai tiešām, es nezinu, ir tik apstulbots prāts, ka ir gatavi uz faktiski tā ir nodevība. Piedodiet, ka es tā uzreiz radikāli un atklāti, bet tā ir nodevība mana Dieva priekšā. Jo, ja es lasu Dievu vārdu, man tur entās reizes atkal, es esmu vienīgais, es esmu sākums, es esmu alfa un omega. Tad strīpojam šo te ārā. Taisam jaunu Bībeles tulkojumu, mums pieredze jau ir, ņemam ārā to visu. Un tad mēs nākam kopā tad nesvētīsim, nenošķirsim, jo beigās jūs esat dārgi atpirkti, jūs esat nošķirti, jūs esat svēti, jūs esat mani bērni, jūs esat mani liecinieki. Piedod man, un ar visu to, ka mēs to zinām, esam lasījuši. Tagad varam turēt kopā, sākam ar konferencēm un beidzot ar piedošanu arī ar lūkšanu brokastīm. Kas iet pa visu pasauli. Kaut kāds milzīgs, pacelājošs notikums. Lūk, mēs tagad viens palūdzās savu Dievu, otrs palūdzās savu Dievu, prezidents arī bija klāt. Tad cik draudzīgi? Precīzi tas davайте žīt družnā. Un tad man ir jums, brāļi, kā rakstu pazinējiem, jautājums. Ko par tādu rīcību saka Dievvārds? Tas ir ok? Kad tu šo stāstīji, atcerējos vienu gadījumu no savas personīgās dzīves. Tas arī bija kaut kādā seminārā par sektām un proselītismu Vācijā, un tad mums tur bija tā labā iespēja arī apmeklēt pašu viņu mītnes, kur viņi darbojās, vai ne? Un tad viena diena mums bija veltīta mūnistiem, jā. Un tur mums bija galds uzklāts, un tur tā viss tāda forša pieņemšana, un tagad viņi... Garšīgi bija, piedod. Jā, tur bija, teiksim, garšīgs. Nē, labi, tas varbūt nebūs, tie bija mormoņi vai mūnisti, bet ok, tas nebūs būtiski, ja, bet tā starpība bija, tā doma bija tāda, ko es gribēju pateikt, ja. Jā, tūlīt ēdīsim, pateiksimies Dievam, lūksim Dievu. Un te es tajā brīdī, ko man tagad darīt? Ja?
Un tas bija kaut kā 20 gadu apakaļ, jauns kristietis un tāds, es tā jūtu, kaut kas te nav, es, protams, saprotu, ka tā ir tāda, sekta, herēze un maldu mācības, un tas nav saskaņā ar rakstiem. Un tagad viņi man saka, lūksim kopā Dievu, jā. Un es tajā brīdī, es nesāku kauties ar viņiem, bet es nelūdzu Dievu. Tā doma toreiz man bija tāda, ka es mēģināšu nedarīt neko tādu, lai jūs nedomājat, ka mēs pielūdzam vienu un to pašu Dievu. Ja? Man likās, ka tas ir pareizi, un man likās, ka tas ir tāda normāla, man tā šķiet, ka tas ir vienmēr, arī šodien es tāpat darītu, ja, ka, teiksim, es nemēģinātu darīt neko tādu, kas liktu tam otram, teiksim, tam pašam musulmanim vai nezinu kam, secināt, ka mums ir viens un tas pats Dievs. Es izvairītos. Bet vienmēr tur jau tas ir jautājums, sirdsapziņas jautājums, kas tad ir tās lietas, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Ja? Un tur jau mums nav tāda precīza norāda rakstos, ja? Tāda precīzas lietas. Vai ne? Bet tad, ja tu tādu ceļēji, tad tev uzreiz saka, bet tu izrādi necieņu pret to cilvēku, kuram ir jūtas, kuram ir ticības jūtas, un kā tu vari izrādīt necieņu? Tas ir savā ziņā, es to uztveru arī kā tādu, savu veidu krusta nešanu, ja, jo saprot, ja tas musulmanis man te blakus ir, teiksim, es jau viņu respektēju un cienu kā cilvēku, ja. Viņš ir foršs cilvēks, ja, bet es nepiekrītu viņa reliģijai, viņa ticībai, ja, un ja viņš par to apvainojās uz manīm, man tas sāp, man tas ir nepatīkami, bet es jau nevaru sevi mainīt, ja, tev ir tāds Dievs, man ir trīsvienīgais Dievs, kā es ticu, un es nedarīšu... Bet abiem ir Abrahama Dievs. Vārdu spēle. Tā ir vārdu spēle, jo patiesībā, ja mēs skatāmies Korānu, tad mēs redzam, kad 4. sūrā 171 mēs lasām, ka rakstu ļaudis, kristieši, nepārspiliet savu ticības lietas, runājot par Allāhu patiesību un tikai patiesību, tad ir kā mēs melojam. Mesija Īsā, Marijams dēls, bija vienīgi Allāha vēstnesis, pār Marijam nāca Allāha vārds un gars, tātad viņš ir Dieva vārds, un Allāha vārds un Allāha gars. Ticiet Allāham, viņa vēstnešiem nesakiet trīs. Nesakiet trīs, ja? Tas nozīmē trīsvienību? Jā, tas nozīmē trīsvienību. Tālāk viņš saka, Dievam nav partneri. Protams, jāsaprot, ka islāms nepareizi saprot. Tas, kas ir sarakstījis Korānu, mums tad vesels atsevišķi raidījums, bet divjātais, diezgan viegli pierādīt, ka Korāns nav sarakstījis Muhameds, un ka patiesībā mūsu rīcībā nemaz nav neviena manuskripta, kas ir no 7. gadsimta. Bet 5. sūrā 72 lasām, tie, protams, netic, kas saka, patiešām Allahs ir Mesija, Marijams dēls. Bet Mesija pats ir teicis, Izraēla bērni, godiniet Allahu, manu un jūsu kungu, bet tiešām tam, kas Allaham blakus tur partnerus, tam paradīze Allahs ir liedzis. Te jau viņi nesaprot to, ka mēs jau nesakām, ka Dievam ir citi partneri. Viņi nesaprot, ka mēs runājam par ka nav trīs dievu. Viņi domā ka ir trīs dievu. Un tālāk viņš saka, Dievs neēd, ne dzer. Tas ir uzsitiens, uzbrauciens Kristum, ka viņš ēd un dzer. Redziet, jau Korāna Dievs, Korāna Allahs nespēja ēst un dzert. Mūsu Dievs spēja dzert un dzert. Un kādreiz tā jājautā, pagaidiet, ka jūsu Dievs nav spēcīgs. Mūsu Dievs spēja ēst un dzert, viņš spēja kļūst par cilvēku. Ja? Un pats interesantākais, paskatiet, ko tad viņi saprot, jeb kāds tad ir 5. sūra 116. Un kad Allahs sacīja, Īsā, Marijams dēls, vai tu teici ļaudīm, turiet arī mani un man māti par dieviem līdz ar Allahu? Viņš atbildēja, lai es slavēts, es neteicu, ko man nebija tiesība teikt, ja tā es būtu teicis, tu to noteikti zināti, un tā tālāk tie projām. Pagaidiet, kuri kristieši pielūdz Dievu, Jēzu un Mirjam, ja Marijam, ja viņi domā, ka fiziski ielūdz. Viņi, protams, viņi paņēma, es zinu, no kurienes, jo Allahs patiesībā ir nabatiešu dievs. Aizņemts nabatiešu dievs. Bet tā atstāsim, piedod, mūsu laiks ļoti skrien uz priekšu, atstāsim šo, tas patiešām būtu vesels raidījums. Bet tu, ko saki, ja mēs tagad runājam par kristiešiem, nerunājam par citām reliģijām, tās citas ir, viņas šeit pat blakus ir. Un ar vienu vairāk un vairāk.
nenoliedzami. Tagad Dieva bērni, kad ir uz mieru, vienkārši nolikt savu modernas vārds identitāti, Kristū, un ir gatavi pieņemt jebkādas identitātes. Cerēdam, ka es arī nepazaudēšu savu Kristus identitāti. Paskaties, kas tur notiek. Tiek liek ņemts nost krustus, ja? Un tam līdzīgi. Protams, ka tā ir muļķība. Es baidos, ka cilvēki ne visai saprot, ko viņi dara. Un tad, kad jūs ejat lūgties, un pirmā lūgšana, kas ir pirmā lūgšana, ko 5 reizes dienā lūdz, ar ko iesākās Korāns, ir ne tikai lūgšana, bet arī lāsts. Jo tur ir teikts, tu esi dusmīgs uz tiem, kas tev nepielūdz kā mēs, vēl vairāk viņus vajag iznīcināt. Sūra 9.5. Ja? Viņus vajag iznīcināt, kad beidzās svētie mēneši. Viņus vajag iznīcināt. Bet par to identitāti, es gribēju papildināt vienu lietu. Manuprāt, ka, teiksim, ir liela starpība, kā mēs dzīvojām Eiropā, piemēram, kaut vai pat 10 gadus atpakaļ, un kā mēs tagad dzīvojam. Ja, kaut vai visiem pazīstamā bēgļu krīze, kas notiek tuvajos austrumos. Es domāju, ka pasaulē patreiz notiek kaut kādas diezgan radikālas izmaiņas. Ja, un ar šīm radikālām izmaiņām ir saistīts arī tas, kad veidojās arī ļoti tāda reliģiskā dzimšana liela. Un es ceru, kristiešu atzimšana. Un tas, ko es gribēju pateikt, es ceru, ka arī kristiešu atzimšana Eiropā. Jo nav jau noslēpums, ka, teiksim, pirms tām 20. gadsimts, 20. gadsimts, viss, jā, pieņemsim viss 20. gadsimts, Eiropa, tā kristietība, viņa jau kļuva, kā es to mēdzu sacīt, ļengana, bez muguru kaula. Jā, tur ir jau kaut kāds dievs, kaut kāds jēzuliņš, tur mums māca mīlēt, tur cilvēks nespārdīt kaķīšu kājām un nezinu, ko vēl, vai ne? Tā pieeja tāda ļoti, vaļīga, tāda ļurīga, tāda, neskaidra, ja? Un es ļoti ceru, ka pateicoties šiem procesiem, kas pat nav patīkami procesi, ja? Kāri un asins un bēgļi un tā tālāk, kad kaut kādā veidā šie procesi viņi sapurinās to Eiropu. Jo, tieši kristieši, es domāju, ja? Un tas sapurinās un liks mums domāt tieši par mūsu identitāti. Kas tad mēs beigās esam? Man te pilns kaimiņi, pilns ar musulmaņiem, šie tur 5 reizes dienā lūdz Dievu. Kas mēs esam? Un es ceru, ka mēs sāksim 2 reizes gadā aizējam uz savu. Latvietība neizvilks identitāti, tas ir skaidrs. Latvietība tas nav nopietni. Bet es gribētu teikt, vispirms, kā es to saprotu, mēs kā kristieši, kas cenšamies sekot Kristum, mēs esam draudzīgi, labticīgi cilvēki, nepolitkorekti. Ja mēs redzam, ka mēs nepiekrītam, mēs cenšamies turēt mieru visiem, cik tas iespējams, mēs esam laipni pret kaimiņiem, ja mums ir musulmaņu draugi, mēs uzaicinām ciemos pie sevis ēst, mēs ejam pie viņiem ēst, ja mums ir draugi, mēs uzaicinām pie sevis uz dievkalpēm, mums jādara uzmanīgi, ja viņi atklāti nedrīkst iet, ja viņiem var būt liels nepatikšanas un tam līdzīgi. Tas ir, bet, protams, tur runā par to, kad mēs pēkšņi sakam, nākiet, padariet mūsu baznīcas par mošajām, vai ka skaidrs, ka nē. Principā, es centīšos nebūt tādā vietā, kur mēs kopā lūdzam, ja mēs lūdzam Kristus vārdā. Jo jūs ievērojat, jo tad, kad lūdz kristieši kopā ar musulmaņiem, viņiem tiek palūdz. Lūdzu, nelūdz Kristus vārdā. Te ir tā problēma. Jo tad, kad notiek šie lielie pasākumi... Bet tad kā var notikt aicinājums arī kopīgi būt ar budistiem? Tas pats. Nē, piemēram, iedomājieties, mums ir sapulcs, un viens no mums ir kristietis, un viens no mums ir tas. Un kristietis noteikti teikt, Jēzus Kristus vārdā, to, kas esi Dievs, to, kas esi radījis. Jā. Tev vienmēr teiks, tā problēma būs, ka tu mēģinās izgriezt, vai teiks, varbūt tas to Kristu tā kā nevelc laukā. Šeit nedrīkst, šeit vienmēr jāpastāv. Kristus ir Dieva dēls. Kristus nāca uz zemi. Kristus samaksāja par mūsu grēkiem. Viņš ir samaksājis. Ar budistiem teikt, Kristus samaksājis par manu kārumu. Fantastiski. Fantastiski. Jā, Kristus samaksājis par manu kārumu. Iedomājies. Viņš vienreiz ir nodzējis visus mans grēkus. Visas čakras iztīrīs. Visu līdz beidzam. Kristus asinīs. Viss mazgāts. Visā šajā diskusijā par to, ka visi ceļi vēd pie viena, jā. Kad
te ir viena slidēna lieta, manuprāt, ko es pēdējā laikā arī redzu, kas, manuprāt, arī Latvijā arvien plašāk notiek. Ir tāda lieta kā, piemēram, mistiskā pieredze. Teiksim, es meditēju, un es kaut ko pieredzu. Man ir kaut kāda iekšējā pieredze. Un šie cilvēki, kas parasti uz to liek baigo uzsvaru, arī kristieši, viņi, teiksim, viņi sacīja tā, jā, visi ceļi ved pie viena Dieva. Kāpēc? Tāpēc, kad tādā pieredzes līmenī mums visiem ir vienāda pieredze. Caur meditāciju? Jā, piemēram. Bet to pieredzi jau nevar ielikt vārdos. Tā kā mēs kaut ko sākam mēģinām ielikt vārdos, tad rodās tur reliģijas, tad rodās konfesijas, tad rodās baznīcas, ticības apliecības, un tad rodās šķelšanās. Bet tad, kad mēs meditējam, mēs piedzīvojam kaut kādas lietas, un mēs kļūstam vienoti ar to vienu, un arī savā starpā. Un viņi redz, saprotiet, tāda tā domāšana. Es to saprotu, bet mani ko ļoti piezīmē, te mums ir jāatšķir. Tas ir baigais izaicinājums. Mums ir jāatšķir. Vispirms, kā ārkabīskaps Viljams Templs teica, ka miesas līmenī, miesiski, mums ir visiem vienādi piedzīvojumi, ka tu aizēji uz Metallikas koncertu, tev ir katars, ka viens skatās Madonnu, viņam ir katars, viens skatās miesas līmenī, jā. Bet austrumu meditācija, to, ko diemžēl arī mūsu dažlabs luterāņu mācītājs māca, viņš māca apstādināt domāšanu. Kāpēc? Tāpēc, kad austrumu meditācija saka, realitāte ir nekas. Tas, ka es te redzu tevi un tu esi to, un mēs tā ir ilūzija. Kādā veidā saraut ilūziju? Pārtraukt domāt. Vienīgā iespēja mums pārtraukt domāt. Tu neesi. Kristīgā meditācija atšķirās, kas ir Bībelē. Kristīgā meditācija ir domāt, pārdomāt, ēst saturu. Tas ir Dievvvārds. Tās ir divas lielas atšķirības. Divi lieli sākuma punktu. Man Jurim Rubenam būtu liels jautājums. Nu, kurienes tu izvilki, ka mums vajag mantru skaitīt? Kāpēc skaita mantru? Tā ir joga. Tā ir joga. Mantras skaitīšana ir joga. Es tev varu iemācīt, es tev varu iemācīt lēkāt, es tev varu visu kaut ko izdarīt, tu vari sajust visu kaut ko. Bet tas nenozīmē, ka tu pienāc pie Dieva. Jā, tas ir sākums. Sākuma izējas mums. Ja tu saki, jā, realitāte neeksistē. Tas, ka nogalināja latviešu vai bērns nogalināja koncentrācijas momentē, tas nav labi neslikti. Viss ir viens. Tā ir ilūzija. Tāpēc es mēģinu saraut ilūziju, tikt pie realitātes, apstādinot domāšanu. Mēs sakam, nedraugi, tā ir realitāte. Tas jau ir pats bīstamākais fakts. Bet, protams. Apstādināt domāšanu, kur apostols Pāvils saka, atjaunojieties, tur ir vecajā tulkojumā garā, bet jaunajā tulkojumā ir prātā. Atjaunojiet savu prātu katru dienu domādami par rakstiem. Tur šī te atslēgšana, tā faktiski ir bīstama. Faktiski jau sākās, jau parādās jau, kā teikt, augļi šim te tukšumam, kur cilvēki ir pievesti jeb aizvesti. Jo iztukšojot, kur tu skaitot mantru, tu aizēji pie tukšuma, it kā pie lielā visuma. Bet patiesībā tu esi tukšs, tur nekā nav. Un Kristus uz to neaicina. Te parasti tiek pieminēts tas, ko es teicu par to mistisko pieredzi, un ka tas mūs visus vieno pieminēts parasti tiek tas salīdzinājums ar ziloni, varbūt esat dzirdējuši, kad viens tur 3 akliem, viens tur pie kājas un domā, ka zilonis ir kā kāja, otrs, kur viņš tur turējās. Pie asis domā, ka tā kā čūska, un trešais pie vēdera domājams tā ir siena, Un tā doma jau ir skaidra, kad mēs jau principā visi esam akli, un tiklīdz mēs mēģinām to galīgo realitāti, to vienu, jeb Dievu kaut kādā veidā aprakstīt, mēs viņu aprakstam nepareizi, dažādi. Bet es kaut gribu pagriezt to visu otrādi, proti, kur ir garantija, ka, teiksim, jūs pieskaraties vienam un tam pašam zilonim. Var jau būt, ka tu tiešām esi aptvēris koku, un saka, tas ir zilonis, un es aptvērs čūsku un saka, tas ir zilonis. Letiņi jau apķer koku. Bet es patiesībā šī stāstā bišķi iebilstu. Es iebilstu pirmkārt. Bet kas ir tas, kas mums to pastāstīja?
Tad pastāstītājs tomēr zina. Viņš redz kopbildi. Viņš redz. Tātad, Tiem, kam ir mistiskā pieredze, viņi redzot kopbildi. Jā, viņi redz, viņi zina. Jā, un tālāk vēlāk nākamā kļūda, kas pa Ziloni. Zilons klusē. Viņš nerunā. Es gribētu pastāstīt par to vienu kopbildi. Man ļoti patīk, ir tāds kundalīni joga. Ja, kundalīni, man liekas, sauc. Un viņas veidotājs ir Muktananda un Tibets budismā, tas ir ļoti izplatītā joga. Un kādā veidā tas Muktananda nonāca pie savu secinājumu. Ļoti interesanti. Tātad apgalvojums viss ir viens. Realitāte ir viena. Mēs tikai, tā ir ilūzija, ka mēs varam atsevišķi visu tā mistiskā pieredze. Viss ir viens. Un proti, viņš bija ļoti vīlies, jo visi mācīja, ka viss ir viens. Viņš redzēja, ka tie cilvēki, ka tie skolotāji patiesībā dzīvē nedzīvo tā, ka viss būtu viens. Tad viņš jau bija galvenais vīlies, viņš gāja garām šausmīgi lielai Smirdoņai, un Indijā ir sausās tolietas, kur, piedodiet, nakts zemi, kā viņi saka, night soil, kalpi un dalīti nes laukā met vienā lielā kauzē. Iedomājieties, rajons 100,000 cilvēku, viss kaks salikts kauzē. Viņš, mitrs, karsts, smaku sajūtiet, viņš skatās viens vecītis sēž tur un smaida. Viņš saka, šitas saprot, ka viss ir viens. Es viņiem pateiktu, ir liela kļūda. Ja jūs domājat, ka viss ir viens, kāpēc jūs no rīta nevis dodaties uz brokastu galdu, bet neiet uz toleti, ja viss patiešām ir viens? Ja viss patiešām viens, jūs varat doties. Tas ir ļoti nopietni. Es tagad saku, padomājiet līdz galam, tas ir ļoti nopietni. Ja viss ir viens, tad nav starpība, ko tu ēdi. Atgriežos pie savu jautājumu. Pareizi. Atgriežos pie savu jautājumu. Lūdzu, kāpēc Dieva bērni, kas pazīst patiesību, nodarbojas ar visādām šādām te lietām? Kāpēc vienalga, vai tās ir austrumu prakses, jeb rietumu prakses, visu veidu prakses? Kāpēc kalpošana Dievam, kāpēc Kristus upurim ir vajadzīgs klāt kaut kāds iztukšošanas process caur mantru skaitīšanu? Tas mehāniski, lai domāšana apstādinātu. Pareizi. Bet pasakiet man lūdzu, jo redz, kur tas viss ved uz to, ka... Jo, kāpēc es jums to jautāju? Patiesība ir viena skaidra. Kristieši, jeb Dievu bērni, patiesie Dievu bērni, ir zemes sals. Jā un āmen. Mēs esam Kristus gaisma, Dieva gaisma. Ir tā. Ja Dieva bērni šodien tiktu vienā momentā izņemt ārā no Latvijas, apstāsimies tepat, viss totāls sabrukums. Svētības un viss pārējais, kas nāk pār Latviju, ir tādēļ, ka šeit ir Dieva bērni. Ne tādēļ, ka ir gudri pasaules bērni, bet tādēļ, ka ir Dieva bērni. Un ja Dieva bērni šobrīd sāk grīļoties, sāk tā pavisam vienkārši ir gatavi ar jebkuru dievekli kopā palūgties, tad man te pārņem šausmas, uz kurieni tad mēs ejam baigi straujā tempā. Jo tas ir tas pats jautājums, ko es jau jautāju. Ko Dievvārds saka par to, kad ja jūs sāksiet pieņemt citus dievus klāt. Mēs lasām Jesaja, Jeremiju, visu veco darību, jaunajā arī. Ko nozīmē, ka jūs liekat klāt pie dzīvā Dieva kaut ko? Tas nozīmē, ka viņš ir jūsu Dievs. To, ko jūs pieliekat, tas ir jūsu Dievs. Jūs nepaļaujaties uz to, ka... Un tad Dievs saka, es jūs nostumšu. Tā ir neticība, ka Kristus samaksājas par mūsu grēkiem. Tā ir neticība. Kā ar to pietiek. Ja? Neapšaubām, es domāju, ka vēl viena lieta. Cilvēki briesmīgi grib dabūt kaut kādas izjūtas, bet es baidos, ka cilvēki meklē izjūtas nepareizos laukos, teiksim tā. Un izjūtas, sajust tās lietas kļūst par dievekli, par elku. Ja? Piemēram, nedomājies, ja te piemēram, mācītājs saka, ticiet, un jūs kļūsiet par miljonāriem, es redzēju, ko tas nozīmē? Runa par kristietību.
Pagaidi. Tad jau tas cilvēks, Bībele nesaka, ka nauda ir slikta, nauda ir laba. Nauda ir vajadzīga mums, nauda ir Dieva izdomājums, bet mēs nedrīkstam kalpot naudai. Vai ne? Jā, lūdzu, Juri, ko tu? Jā, es te domāju vēlreiz to jautājumu. Par to, kāpēc mēs laiku kaut ko liekam klāt, kaut ko jaucam klāt. Un faktiski paši neapzināmies, jeb apzināmies to, ka mēs ar to klāt pieliktojam prom no Dieva. Faktiski tas ved mūs projām. Jā. Nē, es domāju, ka tur tās atbildes var būt dažādas. Piemēram, viena tāda vienkārša atbilde ir tas, ka visu laiku jau ir tas, ko svētie raksti saka par viltus praviešiem, piemēram, ja, kas, teiksim, pretendē uz to, ka viņi nāk no Dieva, bet patiesībā viņi ir viltus pravieši, ja, un tās vēstis, ko viņi izplata, teiksim, viņas ir un nāk, un mums kā kristiešiem brīžiem ir ļoti grūti izšķirt. Ļoti grūti. Tas nav tik vienkārši, vai ne? Un es pat pieņemu, ka brīžiem tie piemaisījumi mūsu tajā ticības dzīvē, viņi nāk pilnīgi pat mums neapzinoties, vai ne? Ka mēs tikai kaut kādā brīdī varbūt paiet gadi, bāc, to taču... Jā, viņš aizgāja sākumā, tas ceļš iet tā ļoti mierīgi. Jā, tu jau nepamani uzreiz to. Es to tā gribētu viens veids, kā to skaidrot, vai ne? Otrs veids, es tā ceru, ka tas varbūt nav daudz, ka tu vienkārši kā kristietis būdams, tu pēkšņi sāc destruktīvi uzvesties. Ar tevi notiek kaut kādas garīgas izmaiņas, varbūt pat apsēstība, nezinu, un tu sāc vienkārši destruktīvi uzvesties, jā. Homoseksuālisms, tur sievietes pa labi, pa kreisi šņābis, vai ne, un vēl saka, ka Dievs tev mīl, jā. Tu vienkārši tāds destruktīvi uzvesties, vai ne, un tas jau var rada kaut kādu milzīgu sajukumu, teiksim, citos kristiešos, jā. Kas te notiek, vai ne? Pāvils vēstulē Filipiešiem, viņš iesāka vēstuli, viņš saka, jūs jau esat svētie, jūs esat atdalīti priekš Dievu, viņš saka, dzīvojiet kā svētie. Identitāte ir šie divi momenti. Identitāte jau ir notikusi, mēs esam Kristu jau atdalīti priekš Dievu, mēs esam svētie, mēs esam attaisnoti, tāpat laikā identitāte ir dinamiska. Viņš saka, dzīvojiet kā svētie, pieaugiet, ja? Un tad 9. pantiņā viņš saka, es lūdzu, lai jūsu mīlestība tā pieaugt, ka jūs mīlētu darīt pareizās lietas. Jo redziet, lieta jau tāda, ka mēs darām nevis tās lietas, ko mēs zinām, kas ir pareizi, bet tās, ko mēs mīlam. Un tāpēc jau Pāvils saprot, ka tā miesa, tas vecais cilvēks, tas grēks, viņš jau briesmīgi spēlē. Mēs zinām, ka tas nav pareizi, mēs vienalga to darām. Viņš lūdz, lai mēs vairāk izprastu Kristus mīlestību, un vairāk mēs mīlētu darīt pareizās, domāt pareizās lietas, ka mums būtu pareizie varoņi. Varoņi ir ārkārtīgi svarīgi identitātē. Jā, brāļi, tagad es jautāšu pavisam konkrēti. Es pārfrazēšu mūsu raidījumu tematu, vai visi ceļi ved pie Dievu. Es jautāšu savādāk. Vai visu reliģiju ceļi ved pie dzīvā Dieva? Te man gribas teikt, jā vai nē? Jā, kāds jautājums tā, ja ir vai, tad vienmēr ir jāatbild vai jā vai nē. Jā. Es, protams, teiktu, ka nē. Es neticu tam apgalvojumam. Jā. Es atbildēšu atļaušu ar Jēzus vārdiem. Viņš teica, es esmu ceļš, vienīgais ceļš, vienīgā patiesība. Es netiek pie Dieva tēva, kā viens ar mani. Viņš domāja Dieva tēva, pasaules radītāju, pasaules valdnieku, pasaules uzturētāju. Tātad ir tikai viens ceļš. Kristus Jēzus. Jēzus Kristus. Faktiski mēs šeit varētu ar to arī nobeigt mūsu raidījumu. Mums tas ir nepārtraukti jāpatur atmiņā. Mēs dzīvojam ļoti bīstamā laikmetā, kurš šī pievilšana, ko Juri jau tu sacīja par šiem viltus praviešiem. Un Jēzus brīdināja, viņš jau vēl vairāk teica, es jums to saku, lai jūs jau zināt, es jums to saku jau iepriekš. Vilki nāks. Un šeit nepievilieties, pat ja to saka tavas baznīcas vadība. Vienalga, kuras baznīcas. Viss vienalga. Es te nešķiroju konfesijas.
Es runāju tagad par kristiešiem, jo lai kristieši netiek pievilti. Ja jums kāds saka, ka jūs varat kopā lūgt Dievu ar kādiem citiem, tad to neticiet. Dievvārds to atklāja, jo tad, piedodiet, mēs jau nu pat šajā nedēļā raidījumā lasījām. Jesajas 43, sākot ar 10, otrā daļa. Priekš manis neviena cita dieva nav bijis, un pēc manis neviena cita nebūs. Vienīgi es esmu tas kungs, bez manis nav cita glābēja. Un es domāju, ka tā ir tikai viena rakstvieta. Mīļie, mums tas ir jāatcerās, ka mums nav. Jā, es esmu gatavs dienu pavadīt, diennakti, jeb nedēļu, jeb kopā runāt. Ja kādam interesē, jeb kāds grib zināt, paklausies, kas tad ir tas tavs Dievs, nav problēmas. Man vienalga kādas reliģijas pārstāvs. Bet nekādā gadījumā es nevaru mesties ceļos. Un ļoti labs piemērs, Jur, ko tu stāstīji par to situāciju. Un te, ziniet, es gribu pateikt savādāk. Jāsāk ir domāt, uz kurien tu ej. Tas nav pārmetums tev. Jā. Bet, ziniet, es sāku ar vien vairāk pārdomāt, uz kurien es eju. Ja mani aicina uz pasākumu, kurā es skaidri zinu, ka tur būs arī kāda lūkšana citam dievam, jeb tolerance pret citiem dieviem, un tas viss ok, un mēs arī kristieši. Tad kāpēc tāli tu ej uz turien? Kāpēc tu iesi? Kāda tev ir vaļa? Ko tu gribi kārdināt? Bet saprot tālu, piedod, kas pārtrauc. To, ko šie tolerantie kristieši nesaprot, to, ko es nolasīju no Korāna, tā taču ir zaimošana. Tā taču ir zaimošana pateikt, ka Kristus nav nomiris un augšām cēlies, pateikt, ka Kristus nav Dieva dēls. Tas ir Dievu pašu radītāju, mūžīgo Dievu vārdu, kas bija pie Dieva, kas bija Dievs, caur kuru viss, kas ir radies, kas nāca uz zemi, samaksāja, pateikt, ka viņš tikai pravietis, tā ir zaimošana. Tieši tā, jo tad tu piekrīti. Tu piekrīti. Kad tas uzskats. Lai Dievs palīdz mums būt stingriem ar mugurkaulu, jo ņemsim nopietni tos vārdus. Ja sāls ir kļuvusi nederīga, ko tad ar to darīt? Viņa nav nekam nederīga. Mīļie, mēs to lasām, saprotam, vecs sāls, tur vienalga vai sapalējis, vai kas tur, izmetam ārā. Skaidrs izmetam, bet pagaidi, tas ir par mani runāts, par tevi, par mums Dievu bērniem. Jā, tas ir par mani, par mums Dievu bērniem. Un kāpēc? Tikai tāpēc, ka mēs esam ar dārgām Kristus asinīm atpirkti. Man ir viena liela laba pieredze. Es tiekos ar vienu cilvēku, kas nav kristietis, un viņš sen paziņa. Un mēs ejam kopā, lasam Jāņa evaņģēliju, reiz nedēļā tiekamies. Un es jums stāstu. Es saku čūska, no kurienes es varu vaļā uz 4. Mūzes grāmatu stāstu. Un viņš sēž, viņš saka, saprot, tas ir interesanti. Un es baidos, ka mēs kā kristieši neesam sapratuši kāda liela bagātība Kristus personā. Ka mēs neesam aptver, ka Pāvils lūdzu vēsto efeziešiem. Bet tad jūs, brāļi, kas ejat kaut kur citur, vai kad mēs ejam citur, vai tad mēs esam aptvēruši Kristus mīlestības platumu un dziļumu. Ja mēs to aptvērtu, ka mūs, ko nevar mīlēt, Kristus pats Dievs ir mīlējis. Nākošais, ja mēs kaut nedaudz aptvērtu to žēlastību, kurā mēs dzīvojam, ar apsolījumu, ka mēs būsim kopā ar Kristu. Ja mēs to aptvērt, mazlietiņ par to padomāt. Kauns. Vēlreiz es saku, kauns man, jeb mums, jeb tam, kurš iet kopā ar kādu citu Dievu. Bet zini, kas man liekas svarīgi kādreiz arī, es zinu, ka par tevi kādreiz arī runā, ka tu esi skarbs vīrs, tāli, bet es vienmēr cilvēkiem saku, tu zini, mēs esam dažādi, bet viņš tā mīl Kristu, viņš tā mīl tos cilvēkus, lai viņi neaiziet postā, ka viņš ir gatavs būt netolerants, kā jūs sakiet. Vienīgi dēļ tā. Tikai dēļ tā, jā. Paldies, brāļi, jums. Man patīk, jums ir mugurkauls, lai Dievs jūs svētī. Mēs ceram, ka mēs būsim kristieši, kā esam kristieši. Slava Dievam un turēsimies pie Kristus, jo tas ir vienīgais pamats. Nevienu citu pamatu nevar dot. Slava Dievam. Nekas nav cits.
cits. Pārējais visas ir smiltis, pārējais viss ir salmi, pārējais viss ir degošs, kūstošs, visas dievības, visas. Iedomājieties, visi ceļi locīsies viena Dieva priekšā. Arī kā Filipiešos saka, tāpēc, ka Kristus ir nomiris un augšām cēlies un pie krusta visi ceļi locīsies Kristus priekšā. Slava Dievam. Paldies, es saku Jurim Uļģim, Alvim Saukam, lai Dievs jūs brāļi bagātīgi svētī. Cienījamie radioklausītāji, lai Dievs jūs svētī. Mums ir prieks, ka mēs varam pasludināt Jēzu Kristu kā vienīgo glābēju, kā vienīgo ceļu, kā vienīgo, kas ved pie Tēva. Lai Dievs svētī jūs bagātīgi. Visu labu.